Es kaut ko pastāstīšu jums arī par sevi. Nē, šī nav reklāmlapiņa. Noteikti es savu telefonu numuru nesaukšu. Bet, kas ļoti gribēs, tas jau sameklēs tik un tā. Bet ir viena lieta, kas jums ir jāzina. Īziņas es nelasu, un uz īziņām es neatbildu. Ja kādam no manis kaut ko vajag, vai uzdot jautājumu, es atbildēšu, zvanīt vajag. Es cienu sevi. Un es gribu, lai jūs cienītu arī mani. Tāpat kā laiku, kad es neceļu telefonu, un tas ir pēc 6:30 vakarā, jo man ir 71, un man ir jāatpūšas, tāpat kā jums. Man ļoti bieži saka, ka man nevar dot tik daudz gadus, cik man ir. Nu, tāpēc, ka es guļu, tad, kad vajag. Laicīgi vakarā, un agri var mosties, daudz ko var izdarīt, un vai pat tam izdarīt ar prieku. Un es jums arī novēlu. Nesēdiet pie tā datora, neskatīties tās muļķīgās filmas, ko jūs pa īstenībā nemaz nedzirdat, bet jūs esat noguruši. Tas svētais miegs ir no 9 vakarā līdz pusnaktī. Tad jūs varat gulēt, atslēgties pilnībā. Atpūšās jūsu ķermenis, atpūšās jūsu sirds un atpūšas jūsu prāts. Bet tas miegs ap 4-5, nu tas ir murgu laiks. Un tad pasaks vajag palasīt par šo laiku. Kas notiek, kad rīta agrumā gailis dzied? Viss tumšais melnais, lai žļakas vaļā. Nu tad neiesaistieties šajā pulksteņa laikā. Protams, ka 3 naktī ir milzīgs enerģijas pieplūdums un daudzi no jums arī mostās, tad jums noteikti jāiet laicīgi gulēt, lai jūs būtu izgulējušies. Tas tāpat kā bērniem. Arī viņiem jāiet laicīgi gulēt. Ja pa dienu viņi ir nodarbināti, tad viņi noteikti laicīgi gulēs, no rīta priecīgi pamodīsies. Uzsvars uz vārdu priecīgi. Jā, bērni ir jāaudzina, un jums, mīļie vecāki, savi bērni, kas šobrīd vēl ir maziņi, ir jāizaudzina par krietniem cilvēkiem. Par cilvēkiem, kas zina, kas ir pieklājība, kas zina, ka uz darbu iet strādāt, un ka jebkurš darbs ir jādara ar prieku, un nekad nevajag ne pa vienu darbu teikt, ka tas ir grūti. Tad grūti arī nebūs. Man daudz saka paldies par šīm receptēm. Sevišķi par to vārdu grūti nelietošanu. Nu, nelietojiet, un ticiet man, jums nebūs grūti. Labi, ir arī jāprot novecot, un ja tā skatās pēc dzīve ilguma Latvijā, tad vīriešiem pusmūžs tomēr sākās 34 gados, jo viņiem kaut kā mums dzīves ilgums ir 68. Nu, sievietēm 10 gadu vairāk. Tad jau arī nevajag 60 gados staigāt ar īstiem bruncīšiem un garām peiskām. Vajag matus sakārtot un pie friziera aiziet. Tā būs vieglāk. Kādas saka, man vēl vakar teica, vīriešiem jau patīk gari mati. Daudz kas viņiem patīk, lai paši audzina un spien bīzes. Mēs nepiedzimstam, lai viens otram izdabātu. Mēs piedzimstam, lai būtu mēs paši. Un ja kāds mūs mīl, tad viņam mūs jāpieņem tādu, kādu mēs esam. Attiecībās, protams, ir vajadzīgi kompromiss. Bez tiem attiecības būtu ļoti īsas, un nieku dēļ strīdēties nevajag. Bet, lai varētu būt viedoklis, ir jābūt zināšanām. Un tad esiet tik laipni, mācieties. Varbūt šajos Ziemassvētkos nepērciet niekus, bet nopērciet kādam, uzdāviniet labu grāmatu, lai jums izdodas lasīt. Atā!